Pulkstens rāda 2:14. Es vēl neguļu, jo tu teici, es tev atzvanīšu. Es klausījos katrā vibrācijā, katrs troksnis lika domāt, tas esi tu. Bet nakts palika garāka, un telefons mems kā kaps. Smieklīgi vai ne? Cik daudz var nozīmēt viens zvans? Vienam tikai poga ekrānā, otram sajūta, ka viņš vēl kādam rūp. Tu teici, vēlāk piezvanīšu, bet vēlāk nekad neatnāca. Un es sēdēju ar stulbu cerību, kā bērns pie loga lietu. Tu teici, ka atzvanīsi, bet tā arī nesagaidīju. Solījumi, ko nespēj turēt, solījumi, kuri izrāda necieņu. Tavs zvans bija svarīgs, bet tu to nesapratīsi. Jo tam, kurš negaida, klusums neko nesāk. Tu droši vien gulēji mierīgi, kamēr es domāju, vai pateicu ko nepareizi, vai vienkārši nebiju pietiekami svarīgs. Es ienīstu šo sajūtu, kad cilvēks pasaka vienu teikumu un pēc tam pazūd, atstājot otru cilvēku cīnīties ar savām domām visu nakti. Piedod, aizmirsu. Nē, tu neaizmirsi. Tu vienkārši neuzskatīji to par svarīgu, un tas sāp vairāk nekā pats neatbildētais vārds. Tu teici, ka atzvanīsi, bet tā arī nesagaidīju. Tagad es vairs nezvanu pirmais, jo apnika justies liekam. Tavs zvans bija svarīgs, bet tu to nesapratīsi. Jo daži cilvēki nekad nesaprot, cik smags var būt klusums. Pulkstens rāda 4:35. Es vēl neguļu, bet vairs negaidu. Pēdējais čuks, telefons klusē, un laikam tagad klusēju arī es.